šī nedēļa jau ir stāsts par to, ka mēs varam būt radoši, jebkurā dzīves situācijā, ja vien mēs to vēlamies, un būt iedvesmu no tā, kas mums tajā brīdī dzīvē ir. Un, ja man tā jāpasaka, kas notika šajā nedēļā, gribās teikt, notika ļoti daudz, kas mēs vēlējāmies aizsākt, skaļi runāt par to, kā varētu izmainīt mūsu dzīvi, kas būtu labāks, kā būtu jāmaina visas lietas. Un šoreiz iet runa nevis tikai par lietām, kā es tikko teicu, bet arī par procesu. Dizaina domāšana. Pirmais un lielākais, man liekas, šīs nedēļas panākums. Dzirdējām ārkārtīgi daudzus ekspertus no daudzām valstīm, ja tā pārskaita sākot ar Latviju, kas, protams, ir mums ļoti nozīmīgi, jo mums ir ļoti nozīmīgi eksperti. Lielbritānija, Itālija, Francija, Dānija un Somija, un visi viennozīmīgi apliecināja, ka termins dizaina domāšana ir jauns, Eiropā arī jauns, bet tā pašā laikā dizains ir ļoti, ļoti sens, bet šoreiz mēs gribējām uzsvērt, un tas bija mūsu galvenā doma, neiet runa par ekskluzīvu luksus dizainu. Šoreiz zem termina dizaina domāšana ir domāts process un lietu dizainēšana tā, lai mums visiem būtu vienkāršāk, lai mums visiem būtu pieejamākas un saprotamākas tās lietas. Un tieši ar to tā atšķirība ir arī manāma produktu dizains un procesa dizains. Man pat gribētos teikt nevis tikai pakalpojumi, bet procesa dizains. Mēs pieskārāmies ļoti svarīgām tēmām, kā izglītība, kā apkārtējā vide, arī vides aizsardzības jautājumi un valsts pārvalde, kas bija ļoti svarīgi. Tā galvenā būtība, ko dizainā domāšana, ko viņa māca, ir par lietotāju vajadzībām. Respektīvi, visa centrā ir lietotāju vajadzības, un tikai pēc tam no tā izejot, tu attīsti tālāk. Vienalga, vai tas ir projekts, vai koncepcija, vai reformas. Bet tas nav vienīgais piemērs. Arī vakardien diskusijā, kas notika valsts kancelējā, arī mēs secinājām, ka ir mazums projekti, kur jau šobrīd tiek izmantot dizaina domāšana. Tiesa vairāk kaut kādas atsevišķas daļas, ne pats tā metodoloģija kopumā. Dizaina domāšana ir iejušanās otra pusē. Es nosaucu to, ka dizaina domāšana ir dzīves viedums. Jo, ja mēs domāsim par otru, kā labāk ir tev, viņam un viņai, tad skaidrs, ka mēs nekļūdīsimies. Ne valstisku lēmumu pieņemšanā, ne skolā, ne jebkādu jaunu produktu pakalpojumu radīšanā. Un tā ir sadarbība. Sadarbība ar jums, un arī ar jums, un arī ar bērniem, skolotājiem, visu kopienu kopā, kas mēs esam. Tad būs labāks rezultāts. Es domāju, ka dizaina domāšana nav nekas tāds ļoti abstrakts. Tas nav privilēģija, ar ko var nodarboties tikai daži izglītoti vai īpaši talantīgi cilvēki. Tas ir tas, kas padara mūsu ikdienu labāku. Mums ir vajadzība, mēs domājam, kā šo vajadzību atrisināt, un tad mēs ķeramies pie darba. Un mēs gribam, lai tas process un rezultāts ir skaists, liederīgs, efektīvs un ilgtspējīgs. Dizaina domāšana tas ir darbrīks. Cilvēks nāk klajā ar ideju, un viņam ir mērķis, ko viņš vēlas sasniegt. Piemēram, viņš vēlas, naglu iedzīt sienā. Un tas āmurs ir tā dizaina domāšana. Āmurs kā priekšmets, kurš ir radīts tam, lai varētu visefektīvāk iedzīt naglus sienā. Es ļoti ceru, ka nākotnes skola cilvēku izpratnē būs nevis māja, nevis klases un skolēni sadalīta pēc izlaiduma gada, bet ka tā būs tāda vieta, kur ik viens, ikvienā vecumā var kaut ko mācīties, iemācīties un mācīt citiem un izmēģināt darbībā to, ko viņi mācās. Es domāju, ka nākotnes skolā ir jānojauc robežas starp mācību priekšmetiem, arī pat starp vecuma grupām, un vienkārši jāizdara tā, lai izziņas prieks, kas katrā bērnā ir kopš dzimšanas brīža, netiek skolā apslāpēts, bet tiek audzēts lielāks. Nākotnes skola sākas šodien, jo mēs savu darbību orientējam uz to, kas būs, bet mēs mazāk spējam saskatīt to, ka tas jau ir, tikai tas ir jāierauga. Un arī skolā ir šis radošais gars, arī skolā mēs redzam šīs spēcīgās personības, tā nav tikai nākotne, tā ir tagadne. Un šī konference mums pavērs plašāku skatu uz to, ko mēs jau darām, un kā to darīt labāk nākotnē, kā to darīt skaistāk, kā to darīt piemēroti gan mūsu pasaules vajadzībām, gan arī mūsu Latvijai.
Mēs esam ļoti spējīgi Latvijas iedzīvotāji, jo sevišķi latvieši, operēt ar nemateriālām lietām. Man liekas, ka mums ir raksturīgi, ka mēs esam iemācījušies pievienot vērtību, un mēs ļoti lielu uzsvaru liekam tieši uz šo nemateriālo pusi. Bet patiesībā tas, ar ko vislabāk var nopelnīt, ja mēs runājam par industriju, ir radīt produktu. Un produktu radīšanai ir nepieciešama kaut kāda materiāla, fiziska objektu radīšana, kas savukārt nozīmē to, ka ir jābūt ražošanas rūpnīcām, jābūt strādniekiem, jābūt cilvēkiem, kas to visu padara īsti. Mēs par daudz aizraujamies ar to nemateriālo. Cilvēkam ir jātrenē savi izdomas, iztēles, muskuļi. Un jo vairāk cilvēki domā, mērķtiecīgi domā, jo spējīgāk viņi ir vajadzīgajā brīdī nāk klajā ar to nepieciešamo risinājumu. Radošās industrijas ir arī viens no tādiem atslēgas vārdiem, par kuriem mēs runājam šīs nedēļas ietvaros, jo tas, ko mēs redzam arī Latvijas situācijā, ka radošās industrijas ir arī strauji augošs ekonomikas sektors. Un kāpēc mēs arī kā kultūras nozarē šķiet būtiski runāt par radošām industrijām? Tāpēc, ka radošo industriju produkti piedāvā ir dubultu vērtību. Radošo industriju produktiem ir gan kultūras vērtība, kas runā par mūsu identitāti, par mūsu simboliem, par mūsu cilvēkiem, stāstus par Latviju. Un vienlaikus radošiem produktiem ir šī ekonomiskā vērtība. Tad šo kultūru, ar kultūras stāstiem mēs varam ģenerēt arī, tādu varētu teikt, materiālu labumu Latvijai. Un tāpēc mums, kā kultūras nozares pārstāvjiem, ir ļoti svarīgi šo diskusiju par radošām industrijām turpināt un stāstīt par tās pozitīvajām iezīmēm. Mums ir, tā teikt, ar jaunu enerģiju jāķers pie šīs radošās partnerības ieviešanas dzīvē, jo viss nebeidzās ar parakstītiem protokoliem, ar to viss tikai sākās. Un tas ir tas, ko es visiem novēlētu, kad neatstājam savas radošās idejas nerealizētas, ķeramies pie tā, ko sauc par dari, kas ir šīs radi nedēļas otrs atslēgas vārds radi dari, tāda laba vārdu spēle. Radošās partnerības arī saprotami pateikt būtu tā, ka sadarbojās tie paši profesionāļi, jo es viena pati nevaru izdarīt to, ko mēs varam kopā izdarīt. Un, ja es kā vecāks nesaprotu kaut ko savam bērnam, vai es kā profesionāls nesaprotu, es jautāju un aicinu līdzdarboties. Izglītības nozarē ir jau diezgan daudz piemēru uz skolu bāzes, kur tās robežas tiek izjauktas, un sadarbība patiesībā parāda, ka mums ir vairāk resursu nekā mums likās, ka mēs varam izdarīt vairāk nekā mēs sākotnēji domājām, un ka rezultāts ir jēgpilnāks un visiem patīkamāks. Nu, piemēram, skolas sadarbojas ar vietējām biedrībām, kas nozīmē, ka skola piedāvā savu infrastruktūru, savas zināšanas, savukārt biedrības nāk ar netradicionālāku pieeju, ar labāku komunikāciju. Biedrības spēja aizsniegt arī to cilvēku, kuram varbūt liekas, ka skolā tur būs ļoti sarežģīti un tur būs ļoti grūti. Un tad, kad vēl pašvaldība ir nevis tikai naudas devējs, bet partneris domājot par labāku skolu, tad ir gan idejas, gan īstenotāji, gan resursi. Mēs neesam tik daudz, mēs esam diezgan maz salīdzinoši ar citām valstīm, un mēs spētu mainīties, ja mēs tikai visi spētu sev pateikt, es drīkstu uzrīkstēties. Un ja es drīkstu uzrīkstēties, tad noteikti es drīkstu ņemt arī partneri. Partnerības ir ļoti svarīgas, un tikai partnerību rezultātā mēs nonāksim arī pie tā mērķa, ko mēs gribam sasniegt.